Esiet sveicināti, Baldonas stadions. Šodien top līgas spēlē tie, kas miesnieki, kas šodien ir mājnieki un Dzelzsvilki. Komanda no Viļņas. It was a really tough game. Thank you, Mesniki, for hosting us today. Coach emphasized that it's going to be a really tough day in the office. And well, it was. Believe me, it was a really tough game. And score shows that it was head-on till the last blow. It was a really tiring game, really good. I really enjoyed it. As you said, game was head-on for both teams. Result one way or other. Last second ditch. Much of your effort at the last game. How did you spare your legs for so much sprints? I don't know. I just train a lot. Try to do my best and give it to do all I can do. If I can't run anymore, I will stop and let in someone else. But until I can run, I will play. 4 wins in a row for Geležinės Vilkas. Is it hands up for the tournament title? We'll see. The time is going to show what's going to happen in the future. We play one step at a time. We'll focus on the next game and then afterwards after. Kas pietrūka? Pietrūka kaut kāda varbūt pārliecība par saviem spēkiem. Bišķi sasteidzām pēdējo bumbu. Vajadzēja nospēlēt bišķi, kā saka, prātīgāk. Kas vēl visumā jau, es domāju, ne jau mēs spēli zaudējām pēdējā bumbā. Bija daudz muļķīgi piezīmējums, kurus mēs pārāk viegli atdevām viņiem. Mēs it kā izdarījām dažreiz brīnumainas individuālas darbības, kas beigās, protams, viens otru nolikām ļoti labās pozīcijās, kur tālāk individuāli guvām punktus. Un tā pašā laikā vienkārši muļķīgas kļūdas pie paša raka, kur ielaižam 7 punktus vienkārši, jo kāds iemieg viskarstākajā vietā uz laukumu. Nu, tāds dalīts emocijas, bet prieks, ka cīnījāmies, cik katram bija, kā saka, benzīna tankā degvielu. Es domāju, mēs visi iztērējām. Mājiņu mums nebija daudz, cīnījāmies līdz beigām, nepadevāmies un gandrīz aizķērāmies. Yeah, absolutely, exactly what we expected. Very tough physical battle. We were emphasizing the whole week that they will come at us 100%. At times we were a bit too soft, that's why we kept on giving them back the chance to get back in the game. But luckily in the end we managed to get away. A bit lucky maybe in the end, but proud of the boys. It was a very tough game and 4 out of 4 so far. What's next in store for Geležinės Vilkas? What's your next steps you're going to take in this tournament? 4 wins in a row? Exactly like every week. We will recover. Tuesday we'll come back together, watch this game, watch our biggest mistakes and prepare for the next weekend like we do every week. We have four wins out of 4, but now next 3 games will be a proper challenge. So not underestimating the teams before we played, but yeah, it's just getting tougher and tougher every week now. Are you ready to name the place you are aiming for this year? Still no. We just keep on concentrating one game at a time and see how it goes. But so far we are happy. We really hope that we keep on working hard and keep on producing the games we produce. Nelielas problēmas standarta situācijās, cīņa, auts bišķi nokliboja šad un tad, kas tie nākamie uzdevumi, pie kā jūs strādāsiet uz nākamajām spēlēm? Nu, es nezinu, vai mēs varēsim tik ātri to izlabot, bet, kā saka, tā īsti nevar saprast. Brīžiem tā kā ir ok, noturam savu standartu pēkšņi, tā kā visvairāk vajag kaut kā bišķi atslāpstam un bišķi man liekas, kad vajadzētu džekiem tā kā saprast, cik ļoti svarīgs ir katrs spēlētājs cīņā. Man tāda sajūta ir, ka kāds ir bišķi vairāk piekusi, domā, ka es šito cīņu tā, kā saka, noimitējuši nedaudz un tad neviens to nepamanīs, bet uzreiz tā mums kopdarbība izšķīs. Tā, kā saka, pretī ir stipri džeki, pats redzi, lieli zēni, stumi spēcīgi un es domāju, nezinu, varētu teikt, ka autā mēs bišķi atšifrējām viņus, pēc tam sākām spēles vidū iegūt savu bumbu. Spēlējām cīņas, jo it kā arī ieguvām savas bumbas, bet, kā jau es teicu, tad, kad bijām tuvu punktiem, tad kaut kas nedaudz nesanāca, bija kaut kāds neliels bārdeciņš. Protams, pretinieki arī uzspied. Nu, es domāju, ņemot vērā to, ka daudzi no šiem džekiem, kas nospēlēja visu spēli pagājušajā gadā, varbūt tik uz dažām minūtēm laukumā, es domāju, ka nav tik slikti. Daži no smagajiem nosacīti pretiniekiem ir jau tā kā aiz muguras. Kas tev priekšā, kas padomā nākamajam turnīra etapam? Turnīra etapam ir padomā izvilkt no hospitāļa cik vien daudz iespējams rezerves, jo ir cerība, ka džeki sāks parādīties atpakaļ. Jāsagatavojās ir, kā saka, otrajam nogrieznim ar to, ka gribētu pacīnīties vismaz pa 5. vietu. Sākums ir bijis smags.
esam daudz dabūjuši, esam brīžiem rādījuši labu spēli, bet nevarējuši noslēgt, iespējams dēļ tā, ka mums nav to, kas saka, rezervisti tik daudz, pagurstam uz spēles beigām, bet sākam labi. Es ceru, ka viss saliksies. Daži džeki tiešām smagi strādā, redzu progresu. To arī gan jau redzi džekos progresu tādos, kas, teiksim, pagājušajā gadā neko nerādīja, tad individuāli piezemējumi parādās. Tā kā ir jau labas lietas. Es domāju, ja mēs pārcietīsim visu šo, kā saka, melno līniju ar lazareti, kaut kad tas varbūt uz nākošo sezonu atnāksim jaunā kvalitātē.